Domājot par bērnu izklaidi un atraktīvām atrakcijām un, protams, arī drošību, Raņu parkā Jaunliepājā pašlaik top tematiskā pilsētiņa rotaļu komplekss Pirātu kuģis. Šeit tad notiek būvdarbi, ilgi gaidītais rotaļu kuģis bērniem. Un es domāju, ka tas būs ļoti interesants un tik liels Liepājā vēl nekad nav bijis. Un es domāju, ka ļoti daudziem bērniem, dažādām vecuma grupām viņš būs interesants atpūtai. Šis iepirkums ir bijis nopietni sagatavots un ir bijusi vēlme iegādāties ļoti kvalitīvu šo rotaļu kuģi. Un es arī varu teikt, ka tas ir tā noticis un tas tā ir, jo šī kompānija, apvienība, šī SIA Fixman un Somu kompānija Lapset, tātad kopēji piedalījās šajā iepirkumā. Fixman firma šo iekārtu tātad uzstāda un šī Somu kompānija ar 40 gadu pieredzi Lapset tātad šo piegādāja visu šo aprīkojumu. Runājot par materiāliem, ir ļoti dažādi materiāli pielietot, videi draudzīgi, īpaši apstrādāti, tātad sākot ar metālu, impregnētiem kokiem, plastika, un arī, protams, garantijas ir ļoti dažādas, sākot ar 3 gadiem atsevišķiem izstrādēm līdz pat 20 gadiem, tas, ko ražotājs dod garantiju. Kuģis nodrošinās interesantu un aktīvu rotaļu laiku pavadīšanu visu vecumu bērniem. Kuģu karkas būs veidots no daudzām savstarpēji savienotām platformām un klājiem 2 stāvos, kas norobežot ar margām, iekļaujot slitkalniņus, kāpelēšanas elements, iluminators, binokļus, tēmekļus, dekoratīvus burnieku mastus, karodziņus, jumtiņus un citus elementus. Saskaņā ar pašvaldības iepirkumu un noslēgto līgumu darbus veic SIA Fixman. Es domāju, ka šis objekts būs ļoti interesants, jo viņš ir lielākais Latvijā, man tā pateica. Un daudz detaļas ir ļoti grūts, interesants, būs daudz kur līst, spēlīts ir augšā salikts, tiltiņi, viss kaut kas. Es domāju, ka viss būs ļoti drošs un ka vecākiem nebūs pat par ko satraukties, jo nāks vēl apakšā gumija, tā kā tajā bērnu laukumā, un viss būs ļoti droši, ka vecākiem nav par ko satraukties. Būvniekam ir iespēja atgriezties bērnībā, jo kuģis jāsaliek gluži kā Lego. Viss atnācis pa detaļām, tā kā Lego, tā kā liels Lego. Un mums ir rasējumi un mēs pēc viņiem taisam visu. Pagājušajā vasarā SIA Fixman jau piegādāja un Raņu parkā uzstādījis milšu kasti un dažādas atrakciju elementus. Visas rotaļu iekārtas arī pašlaik būvētais kuģis Raņu parkā ir Somu firmas Lapset produkcija. Šim uzņēmumam ir 40 gadu pieredze šādu sistēmu izstrādē un piegādē visā pasaulē. Šis parks arī tad lēnām attīstās, un viņš tiek publiski vairāk tiks izmantots. Un mēs jau arī zinām, ka Liepājas pilsētā ir savulaik arī pasūtīts un ir izgatavots arī lielisks parka labiekārtošanas projekts kopumā. Un šo daļu mēs varam uzskatīt kā vienu no elementiem. Jācer, ka mums pietiks pilsētai finansējums un kādreiz arī visu šo projektu kopumā mēs varēsim realizēt. Un es domāju, ka tas būs tikpat brīnišķīgs un vēl labāks parks kā varbūt Jūrmālas parks. Domājot par bērnu drošību, pašvaldība sadarbībā ar komunālo pārvaldi ir uzsākusi vēl kādu programmu, kas paredz atjaunot žogus izglītības iestādēm. Sākotnēji tika izvērtēts tas, kur šie žogi bija viskritiskākā stāvoklī, kur tie bija jau fiziski un morāli novecojuši un vietām jau radīja arī bīstamību, teiksim, apkārtējai videi, kad nošķiebušies, līki nepildīja savas funkcijas. Un tātad patreizajā brīdī tieši žogu renovācija ir paredzēta 2 iestādēs, Kristīgajā sākuma skolā un šeit Rimbinieku ielā. Kopējā žogu garums ir pār pa puskilometru, un te jau ir redzams, ka, teiksim, tiek vecie novākt un uzstādīt jaunie. Tūlīt darbi būs pabeigti nomainot žogu Kristīgam bērndārzam, tāpat daļa žogu jau nomainīt bērndārzam Gulbītis. Bez šiem 2 objektiem vēl tiks nākošnedēļ uzsākt speciālās internāta skolas arī žogu nomaiņa Klēpēdas ielā 94. Izglītības iestādēs, kur tiek veikti rekonstrukcijas darbi, kā piemēram Bērndārzā Pienīta karostā un Liepājas 1. ģimnāzijā, žogi tiek mainīti kopējā projekta ietvaros.